šeit sanākuši? Kāpēc mēs protestējam pret kariem kaut kur tālu prom no Latvijas? Tāpēc, ka pēc Lībijas var nākt citas valstis, piemēram, Baltkrievija, un ja latviešu tauta mēģinātu izcīnīt savu tiesību normālu dzīvi Latvijā, pēc tādām valstīm kā Lībijas, Baltkrievijas, citām neatkarīgām valstīm pagaidām var sekot arī Latvijas. Par to, ka apvienoto nāciju organizācija ir marionete jaunās pasaules kārtības, jaunās pasaules valdības rokās. Par to jau šeit bija teikts gan krieviski, gan latviski. Atvainojos, gan krieviski, gan angliski. Apvienoto nāciju organizācija, kuras funkcija būtu teorētiski regulēt kara darbības vai politiskas pretenzijas starpvalstu līmenī, starp valstīm, viņi dod sankcijas, iejaukties neatkarīgas valsts iekšējās lietās. Ne vienkārši iejaukties, bet iejaukties ar militāru spēku palīdzību. Ko tas nozīmē? Tās islāma valsts un krietni čupiņā valstīm, kurās ir radīts, atkārtoju, ļoti iespējams mākslīgi radīt šīs revolūcijas, lai sāsinātu konfliktu, lai veidot šo konfliktu tuvajos austrumos, pirmām kārtām starp ebrejiem un musulmaņiem. Tas ļoti iespējams varētu būt Trešā pasaules kara sākums. Trešais pasaules karš, kurš ievilkt šajā procesā gandrīz visu pasauli. Bet runa iet par to, kāds sakars Latvijai ar šiem konfliktiem. Latvijas kolaboracionisti, tā saucamie rietumu kolaboracionisti, bučo pakaļus rietumu banķieriem, politiķiem. Viņi pieņem lēmumus sūtīt Latvijas karavīrus, karot ārpus Latvijas teritorijas, bez Latvijas tautas akcepta, bez referenduma. Savu viņu politiķi, vairāk 10 politiķi izlēma, ka Latvija ies un okupēs citas valstis kopā ar citām NATO valstīm. Un sūta uz šām konflikta zonām vairākus 10 un 100 Latvijas karavīri. Mēs esam kategoriski pret šādām darbībām. Viss, paldies! Григорий, еще немножко.